Jautājums ir nevis par pašu likumprojektu, bet par procesu, vai sabiedrība, vai mēs kā Saeimas deputāti varam uzticēties Saeimas procedūrām un vai visi komisiju vadītāji viņas ievēro. Un būtiski lieta, Ābrams kundze, ir tāda, ka arī jūs, kā visi šeit Saeimas deputāti esošie, esat devusi Saeimas deputātu zvērestu, kas noslēdzas ar vārdiem: es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus. Saeimas kārtības rullis ir likums, kas ir pirmām kārtām mums jāievēro. Tāpēc, ka likumdevējs nevar izdot likumus, kas ir saistoši sabiedrībai, un viņi ir jāpilda, ja pats likumus nepilda. Tik vienkārši. Un šis ir tikpat nopietns gadījums, kā Vinetes muižnieces gadījums 2009. gadā, ko gaismā pacēla Vienotības tolaik 2 deputāti, Ilma Čepāna un Aleksejs Loskotovs. Kāpēc? Tāpēc, lai radītu uzticību Saeimas pieņemtiem lēmumiem. Lai nebūtu situācija, ka Saeimas deputātiem ir jāpārbauda katra vēstule, kas atnāk no komisijas vadītāja, vai vispār ir bijis šāds balsojums, ja komisijas vadītāja konkrēti lūdz faktiski atsaukt no darba kārtības likumprojektu, par kuru ir lēmusi komisija. Komisijas vārdā to lūdz darīt. Komisijā šāda balsojuma nav. Skaidrīts kundze, tas ir fakts. Šodien no rīta 8:35 histēriski jūs mēģinājāt šo labot, jeb drīzāk noslēpt, sasaucot Zoom versijā Tautsaimniecības, Agrārās vides un reģionālās politikas komisijas sēdi, kas beidzās ne ar ko, ar balsojumu 6-6. Tātad joprojām šāda balsojuma nav, šī vēstule jau ir fakts. Tāpēc es lūdzu jūs atnākt šeit tribīnē un skaidri pateikt, jo man vienkārši fascinē jūsu attieksme, ka tas nav nekas īpašs. Komisijā taču kaut ko mēs par to runājām. Ir vienkāršs jautājums. Bija komisijas lēmums vai nebija? Mēs pieprasām komisijas protokolus, mēs pieprasām audio stenogrammas, un jums, cienītā, ir ļoti skaidra izvēle. Vai nu jūs iesiet Vinetes muižnieces ceļu, mēģināsiet viltot protokolus, lai pierādītu to, ka ir bijis šāds lēmums, vai jūs atnāksiet šeit un skaidri apliecināsiet to, jo jums ir 2 izvēles reāls, ka šīs dokuments, ko jūs esat virzījusi un aicinājusi komisijas vārdā, visas komisijas vārdā, tas nozīmē visas komisijas lēmums, atsaukt šo likumprojektu no Saeimas sēdes, ir bijis pretlikumīgs un pret Saeimas kārtības rulli. Cienījamie kolēģi, ja mēs gribam panākt to, ka sabiedrība ievēro satversmi un likumus, mums pirmām kārtām, kā Saeimas deputātiem, jo sevišķi komisijas vadītājiem, ir jāievēro Latvijas Republikas satversme un likumi. Punkts.